ļoti prasmīgi ir RFS futbols tieši stūra sitienos. Labi, iespēja tagad tieši un vārti! Kā jau minēju, tieši pieminu, ka RFS ļoti prasmīgi ir stūra sitienos, un tās arī notiek. Gūti vārti jau 8. minūtē. Prenga. Tas bija, ja nekļūdos, Herdī Prenga, jā, gūst vārtus vienībai. Tur signāls grobiņnieki par roku, tiesnesis to nesaskata, un tikmēr jau labi iespēja, tikmēr Quadio piespēlē sitiens un vārti. Tie ir vārti Diomande gūst vārtus un dubulto pārsvaru grobiņniekiem. Atvainojos RFS vienībai. Emersons lēnām ieskrienās. Sitiens un gols. Un vārti, tie ir vārti. Trešie vārti RFS vienībai šajā te mačā. Emersons arī dodas pie faniem. Šodien uz spēli ir atbraukuši arī viņa ģimene. Cīnās līdz pēdējiem grobiņniekiem. Bet atkal kļūdās grobiņnieki, var just nogurumu. Emersons laužās iekšā sodlaukumā, sitiens vārti. Tikko uznācis laukumā, jau gūst vārtus Ndžiki. Rostans Ndžiki gūst vārtus un 4-0 par labu RFS vienībai. Ārā gadījumā gribās gūt vēl viens vārds. Atceramies pēdējā spēlē 6 gūti vārti, tagad vēl 4. Emersons, labi iespēja sitiens vārti. Tieši runāja par to, ka nelaužās uz priekšu un notiek tieši šīs RFS vēl vieni gūti vārti. Emersonam tie jau otrie šajā te mačā. Skaists vārtu guvums. Skatīsimies tūlīt arī atkārtojumā šo te epizodu. Gan šeit. Emersonam skaists sitiens. Skaists. Guys, please like and subscribe.